Taģini tas ir marakāņu izcelsmes saldējamies trauks, nedaudz eksotisks formas, tādā konus veida formiņā, un tas konus arī ir tas galvenais viņa gatavošanas princips, jo viņš sakarst apakšā, ir vērs augšgalā, un dēļ tā viņā sāk notikt gaisa rotācija. Tā rotācija arī ir galvenais taģinas princips, viņš, tas saucamā konvekcija, modernā valodā saucot, viņš jauc visas garšas, visu sasautē vienmērīgi, un tāpēc arī tas brīnišķīgais veids, ka jums nekas nav jādara, tikai jāsaliek iekšā, jāuzliek mārciņš, jāatstāj, un pēc laika, kas ir no stundas līdz pusotras, tas ēdiens ir gatavs. Taģinas galvenie plusi, tātad, kā jau es teicu, ir tas, ka jūs varat salikt tur visu iekšā, un jums vairs nav īpaši par to jāuztraucās, viņš visu ar to gaisa rotāciju jums sasautē. Noslēgtās formas dēļ tur atkal viss saglabājās nemainīgi, visas vitamīni, minerāli vielas, jo viņš nekur netiek, viņš tur viss sēž iekšā. Un māls vienkārši ir ļoti labs materiāls gatavošanai, viņš savā ziņā nepieķer to virsmu, tas ir dabīgs pārklājums. Un ja jūs visu izdarat pareizi, tad jums tur nekas nepiedeg. Ja ir briesmīga liesma, jūs neesat ielējuši pietiekami daudz šķidrumu, tad, protams, viņš var piedegt. Bet, principā, viss tur notiek tādā šķidrumā un nekam tur piedegt un pieraukt nevajadzētu. Mums ir sākot no šitā maziņā, kas skaitās vienai personai, bet tur reāli var paēst jau vairāk, mēs esam mēģinājuši. Tad ir mazliet lielāki tur man aiz muguras, tad ir vēl lielāki un tad ir tādi pavisam lieli. Ar vienot sekot, tā amplitūda ir sākot no 1 līdz nosacīt kaut kādām 20-30 personām. Šodien mēs uztaisīsim vistas taģini, tā ir visvienkāršākā un visātrāk arī gatavojās. Tas, kas mums ir vajadzīgs, redzams, te viss uz galda, tātad pamat izēja materiāls ir vista, kartupeļi, burkāni, kabači, nu, kā es teicu, sezonas dārzeņi, viss, kas jums dārzā ir vai ko jūs tirgū varat nopirkt, to var likt klāt. Un ļoti daudz visādas garšvielas un tādas lietiņas, ko liek klāt, kas uztājas tādu nedaudz eksotiskāku to garšu. Tad gatavošana, kā jau es paskaidroju, ļoti vienkārši ņemam labumus un liekam kārtu kārtās. Pirms liekam apakšā gaļu, varam drusku pasālīt. Tad liekam dārzeņus. It kā to, kas gatavojās ilgāk pa apakšu, respektīvi burkāns, visu var griezt diezgan lielos gabalos, nav nekādu. Var principā likt pat arī veselas kartupeļus, tas man arī ļoti patīk pie šī trauka. Tas viss paliks smuki tādā pašā tonī un izskatā un nemainīs formu un būs ļoti, ļoti gards. Tagad, ka mums ir tas pamats sastāvs tā kā salikts, tad var likt, piemēram, sīpolius. Ļoti labi iedirās ķiploki. Ķiploks man ir viens no mīļākajiem garšaugiem. Principā jūs varat likt šitādu smuku rozīti, šita gar malām viņš ļoti smuki izsautēsies un tajā apvalciņā viņš ļoti labi iedarās, ka viņu vēlāk tādu riekstu izņem ārā. Vēl, kas ir ļoti laba garšviela un sastāvdaļa žāvētie tomāti. Tie ir arī ļoti iedarās šī visā virtuvē. Garšu. Tā, čili ļoti labi. Arī šitā, lai stāv. Tālāk, plūmes arī ļoti labi. Aprikozes. Principā oriģināli tas sautējums ir tāds saldi ass. Kā viss, kas ir saistīts ar tādiem medu, var drusku uzlikt. Timjāniņu uzliksim, tas man ļoti patīk. Šitā te. Var piegriezt arī ingveru. Tas arī iedos savu garšu. Nu arī, kas man patīk, jūs varat kaut vai šitādas te gabalus kaut kur iespraust. Viņš to garšu visu sajauks. Šķiet var arī citroniņu. Aprikozu, kabacīšu kūkuši.
Es saku, to kompozīciju jūs varat tur veidot tādu tornīti uz augšu, diezgan krietni var celt viņu uz augšu, jo tas sautēšanai netraucē. Galvenais viņu nepiebāst tā, lai jūs vispār to vāku nevarat uzskrūvēt virsū. Tālāk pa garšvielām. Kumins ļoti tāda izteikta marokāņu garšviela. Kumins, koriandrs, tas ir varbūt zināms. Tāds vairāk. Fenhels arī ļoti labi putniem un jēriem. Viņš ir tāds ar anīsa piegaršu, tāda kurkuma. Tas ir tāda arī varbūt zināma karija vienmēr sastāvdaļa. Viņš vienmēr ir iekrāso visu dzelteni, viņu nevajadzētu pārdozēt, jo tad viņš dod tādu sīvu un viņš vairāk tādai krāsai. Un, protams, čili arī pēc ieskatiem, cik nu kurš ko grib. Kanēļas tandiņas var pielikt. Arī tādus liels plāksnīgus. Cik es daudz lietoju garšvielas un ļoti bieži taistu, man stāv tas maisījums sajaukt. Principā garšvielas ir vislabāk pirms gatavošanas bērst piestā vai samalt dzirneviņās, lai viņas ir svaigas un dod ārā visu to labumu, cik nu viņiem tur ir. Es paņemu glāzi ūdens, jo ūdens vienalga tur ir jālej virsū, vislabāk karstu. Vienkārši iemaist tās garšvielas iekšā. Garšvielas ir droši. Teiksim, 2 lielas karotes es te likuši. Tas, protams, ir atkarīgs no jūsu garšas, kā saka, īpatnībām, kas jums garšo un cik ļoti jūs gribat to eksotiku. Var lietot kaut vai tikai sāli un piparus un ķiploks, pilnīgi pietiks. Bet, nu, pirmo droši vien maisījumu ir vērts uztaisīt tādu. Tā vienkārši pārlējot, tad viņš visu tur vienmērīgi. Liekam virsū vāku, kurinām grilu. Un šādā veidā viņš ir jāatstāj plus mīnus stundu pusotru. Un te mums ir ļoti laba ideja ar duršlāgu, kurai sabērts ogles, un tas tieši pietiek arī vienai porcijai. Liekam virsū un šitā atstājam. Un principā tas arī viss. Tad mums vienkārši jāpagaida kāds laiciņš. Pēc kaut kādas stundiņas vai pat ātrāk var nākt nogaršot vai nu burkānu vai gaļas gabaliņu, pēc tā var spriest, cik viņš ir gatavs. Paveram viņu vaļā un varam apstīties, kā tur jūtās kas. Reku burkāns ir galīgi mīksts, kartupeļs noteikti pavisam mīksts. Ja burkāns ir mīksts, tad gaļa arī noteikti ir gatava. Tad var pameklēt gaļu, apstīties, kā viņa smuki dalās nost. Viņa mums te ir apakšā. Iededz mums te nekas nav, jo viss ir tādā suliņā. No tomātiem ir iznākus drusku eļļa ārā, tāpēc viņš izskatās, ka ir tāda. Principā taģiri nevajadzētu visu laiku nepārtraukti virināt. Viņai jāļauj lēnām gatavoties un tad to izdarīt. Tā pārbauda vajadzētu tādu mazā šķirbiņā pavērt vienkārši un paskatīties. Krāsa mums arī viss ir ļoti smuka. Principā es teiktu, ka viņa ir gatava. Bērniem ļoti patīk šitādas darīšanas. Ir interesanti vienkārši, kā tur viss ir sanācis. Tā kā bērni sāk ēst dārzeņus, mātes gavilē. Porciju skaits, to, ko es nozīmēju, pie savām taģinām, principā arī atbilst. Šis konkrēti ir uz 5 cilvēkiem, un 5 arī ļoti labi varētu paēst. Protams, ja vēl taisa klāt rīsus vai kuskus vai kaut ko tādu, tad var paēst vēl vairāk. Tā kā tā.